Par energoefektivitāti esam dzirdējuši praktiski visi. Par saules paneļiem arī, un tirgus ir pilns ar dažādiem risinājumiem, bet kāds ir jūsu piedāvājums? Sunergia piedāvā visu, kas ir saistīts ar saules paneļiem, fotovoltiskajiem, sākot ar sistēmām, kas ražo darbam tīklā, un beidzot ar autonomajām sistēmām, off-grid sistēmām, tā saucamajām, un bateriju sistēmām. Saules paneļos mēs esam specializējušies, kā saka, līdz kaulam. Tā ir mūsu lieta. Kā man kā klientam neapmaldīties un vispār gūt kaut kādu sajēgu, ko man vajag, ko man nevajag tajā visā? Pirmais punkts būtu saprast, kas jums ir vajadzīgs. Tas ir stāsts par saviem pašpatēriņa paradumiem un tam līdzīgām lietām. Otrais punkts - pārbaudīt, vai šis potenciālais ierīkotājs ir reģistrēts būvkomersants. Tad izskatīt piedāvājumu saturu. Galvenais šeit ir saturs, jo tas ir ilgtermiņa ieguldījums. Svarīgas lietas sākot ar iekārtām, kāds invertors, kādi paneļi vai komersants piedāvā projektēt sistēmu. Jūs piedāvājat, vai ne? Mēs ne tikai piedāvājam, bet mēs bez projekta nemaz nestrādājam. Tādēļ, ka tā nav tā vieta, kur vajadzētu improvizēt, kur vajadzētu ierasties montieriem un sākt improvizēt, bet tur viss ir jādara pēc projekta, kur ir sagatavojis certificēts būvspeciālists. Viss ir aprēķināts, kabeļu šķērsgriezumi, virknes, kādās saslēdz paneļus un tā tālāk. Tas viss ir ļoti svarīgi. Tad jūs esat certificēti, reģistrēti, izstrādājat projektus un visu kaut ko vēl darat orbītā, ļoti daudz nosaukumu, bet kā tas viss praktiski tagad notiek? Mēs kur varam to redzēt? Tātad šobrīd mēs esam ieradušies vienā no mūsu objektiem, ko mēs realizējām aizgājušajā sezonā. Šeit mēs ierīkojām 10 kW invertoru un apmēram 13 kW paneļu, kas bija tieši tas, kas vajadzīgs attiecīgajā mājsaimniecībā, lai nodrošinātu ar enerģiju. Ja, tur ir siltumsūknis un ventilācija un viss diezgan noslogota ēka, bet labs piemērs, kā to var izdarīt un padarīt krietni neatkarīgāk šo lietotāju no tīkla, ja tā var teikt. Ar saules paneļiem noskaidrojām, kas ir vēl tas, ko jūs darat. Saules paneļus, jā, tos mēs esam izkoduši līdz kaulam. Tad tagad mums ir uznākusi vēlme darīt vēl citas labas kvalitatīvas lietas, un tās būtu ventilācija un siltumsūkņi. Tā ir ventilācijas iekārte. Tas viss tagad ir redzams tā kā melnajā, īstajā apdarē, ja bez apdares patiesībā, kā tas viss būtībā izskatās iekšā. Tas, ko tas dara, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Tīrs gaiss, optimāls CO2 līmenis telpās, mitrums un tā tālāk. Tas ir tas viss, ko regulē šī iekārta. Airobot, tas ir jauns produkts, tepat Igaunijā kaimiņos ražots, izstrādāts sadarbībā ar Tartu universitāti. Ļoti spēcīgs aparāts, kas spēj katrā telpā atsevišķi mērīt visus rādītājus un nosūtīt vajadzīgo svaigā gaisa daudzumu un tā tālāk. Cik es saprotu, šis risinājums ir iespējams gan gatavām mājām, gan arī tām, kuras vēl tikai projektā. Jā, tieši tā. Var uzbūvēt. Ideālā gadījumā jau var ielikt jau ieplānot laicīgi, ka vēl būvē ēku. Bet šis ir atkal tas piemērs, varbūt bišķi tipisks pat Latvijai, ka ir izbūvēts bez šīs rekuperācijas sistēmas, jo likās saimniekam, ka dzīvošu ar logiem vaļā un tā. Bet tad ģimene aug lielāka un tā gaisa kvalitāte sāk kristies un grūtāk izgulēties naktī un tā tālāk. Un tad saprotu, ka vajadzēs. Un te mēs arī saprotam, cik svarīgi ir plānot. Jā, tas ir tas iemesls, kādēļ es arī pieminēju projektēšanas nozīmību, ka projektēšana tas nav tikai, lai būtu montierim vieglāk strādāt, ja, ka viņam ir plāns un ka viņš tur neimprovizē pats, kā viņam šķiet pareizāk, bet arī tādēļ, ka tas tiešām ir ilgtermiņa ieguldījums.